Guten Morgen! Skaists piekdienas rīts, lielā piekdiena. Liels labs futbols šodien. Dodos uz Kauguriem, uz Jūrmalu, vēlāk uz Jelgavu. Gaidu ļoti divas interesantas cīņas un interesantas cilvēkus, ar ko aprunāties. Tā kā domāju, ka šodien viss būs okidoki. Patīkamu skatīšanos. Bām! Un mēs esam Kauguros. Un tas ir teleports. Ātri. Domāju, ka sanāks cilvēki. Bet divi jau ir. Viens bijušais spartakietis. Otrs libais spartakietis. Pastāstiet, ko jūs tik agri šeit darat. Saulaini diena. Saulaini. Pastāst vairāk kā to veselību. Veselība, nu tā. Labāk nekā bija 2 mēnešu atpakaļ. Katru dienu labāk. Progress. Katru dienu progress. Kāds tā plānots? Es zinu, ka tas ir grūts jautājums par tiem datumiem, bet nu mēnesis vismaz plus mīnus. Vasaras beigas varētu būt? Atkarībā ko? Laukumā? Laukumā spēlēt? Vai šo sezonu? Ātrākais teorētiski varētu būt oktobris. Tikai, jā? Zinu, kā tas ir. Павел, да. Как тренерская карьера, как Тукум с первой лигой? Расскажи впечатления. Я просто не слежу за первой лигой. Он еще не успел дебютировать в первой лиге. Связано было дороже. От тренерства, набираюсь опыта. Когда Верслигу, если у Ингуса Октобрис, а Верслига тебе когда? Сколько до ПРО осталось? До ПРО? Ну каких-то, не знаю, лет 6, да. Ну тогда тебе желаю, что через лет 5-6 ты уже здесь главным был. А tev galvenais nesteidzies, lai nesāp. Edgars Vārdaņans šodien nespēlēs, varu derēt. Sveiki, Edgars. Es pa blogeru šeit staigā. Labākais. Jo vienīgais. Jā. Kas ir? Kā iet? Kā tev iet? Nu, man normāls. Kā tev? Gadies labāk, Jurī. Atpakaļ kaut kas no pagājušā gada? Nē, cits? Vienkārši saslim nedaudz. Apslumies? Jā. Tu ir projām. Tad prieks dzirdēt. Nē, viss. Tiešām prieks dzirdēt. Vairs не заразный. Ka tikai tā. Davai, lai veicās. Vārtsargi pirmie iet projām. Улыбнись. С сильной стороны. А? С сильной стороны снимаешь? Да. Gribēju pajautāt tādu 7 ātrus jautājumus, ja es atcerēšos, bet nu labi. Real vai Barça? Barça. Ronaldo vai Messi? Messi. City vai United? City. Rēzekne vai Jūrmala? Kauguri vai Sloka? Sloka. Pēdējais Edgars Gauračs spēlētājs vai Edgars Gauračs direktors? Nu, viņam gan sanāk gan labi spēlēt, gan labi strādāt klubas labā. Mēs tikai esam priecīgi, ka Edgars var apvienot šos darbus, jo viņš mūs motivē vēl vairāk strādāt un tiekties pie labākā. To es zinu, tiešām Edgars malcis un... Jau esam teleportējušies uz Jelgavas jauno mājīgo bāzīti, kur šodien ciemos ir Meta. Ejam iekšā. Ļoti patīkami. Paldies Jelgavas futbola klubam par aprocīti. Būšu vips šodien. Spēle jau notiek. Vips. Redzēs. Germans Māliņš arī ir jau vārtiņos. Tā kā būs ļoti forša spēle. Čau, puika! Pa ko fano? Par Jelgavu. Stulbs jautājums, ja? Kāds rezultāts būtu? 5-0 Jelgava. Nu beidz, esi reāls. Nu optimāls 2-1 Jelgava uzvarēs. Kas istis? Nu, Emsis varētu vienus. Emsis? Jā, varētu 2 ielas. Jā.
Kā jūs treneri uzvārds? Dreismanis. Forši. Galvenās komandas? Ahas. Jā, malas. Labi, davai tā. Александр, как дела? Viss kārtībā? Vēlākais Jelgavas fans mums ir piebiedrojies. Labi, jā. Kā jums, ko šeit uzrakstīt? Uzrakstīt? Jā, kas jūs esat Jelgavā? Aha, oficiāli ir Jā. radošais direktors. Radošais direktors. Jā. Nu, Bija pirmais, tagad jau ir vēl vienā klubā, kāds parādies. Jā, kur tad? Rīgā, tas, kas sarkanā treniņā pastaigā. Tas jā, Rīgā. Jā, Sergejs Soboļevs. Es gribēju pajautāt, pirmkārt palielīt jūs. Laikam labi. labākā šobrīd bāze visā Latvijā. Ļoti mājīgi. Sajūtas kā mājās. Nu, jā, tikai tribīna maziņa. Tribīna maziņa, jā. Pamazu bišķi. Pamazu. Lai gan vieta, kur ir tribīne, tur Jā, blakus tam kalnam, kas īstenībā nav kalns, ir bet ko tur darīt. Ir ko darīt šeit, Jā. jā. Jā, ka tagad ir vēl jau ir tā apļāva jāapūst, kur Rompuls ar sunu staigā. Rompuls ar sunu staigā, tas ir Jā, tur, jā. tajā apļāvā tur ir paredzēti 2 lielā izmēra laukumi un haule ziemē. Tā kā teorētiski 5, 6, 7 gadu laikā vajadzētu būt vēl tādam, Ko par pašu spēli šodien? Nepārāk, jā? Nē, spēle forša, tikai vienreiz kaut kāds bardaks gadījās. Rezultāts, Jā, bet vēl jau ir taču laiks ir daudz, tā kā būs arī bardaks pie otriem vārtiem, gan jau mācēs izmantot. Jā. Nu, bet tas ir derbijs, tas mūžīgais derbijs ir Jelgava pret Metu vienalga kurā līgā, vai ir kāds ir sastāvs, tas ir vienmēr ir tāds, ka 3 validoli pirms spēles jāierauj. Ar mani ir kopā Janeiro Purperhearts. Yes. Hi, mama. Yeah. So first question is, why do you play? You're in my fantasy team. Oh, I'm I will injured lose. a little I bit. will lose points. Oh, that's very bad. Sorry, my excuse. I'm a little bit injured in my hips. But nothing special, yeah? No, not very bad. Okay. Second, what is your correct surname? Janeiro Janeiro. Purperheart. Janeiro Yeah. Purperheart. Purperheart. It's difficult. Yeah, I know, no problem. Okay, how you like Jelgava and The city or the team? the team? Yeah, I like the team very much. They helped me when I came here with adapting to the city also. So the team is good, nice players. Okay. Thank you. I will hope you, because I will don't change you in my fantasy. Okay, thank you very much. I will play as soon as possible. Good luck. Thank you. Yes, thank you. Aleksandr, labi. Ļoti labi. Kāds rezultāts? Tas notiek futbols. Tu priecīgs vispār, ko redz laukumā? Nepagaidām. Kā tev pašam viss kārtībā? Jā. Jā, paldies. Un davai, lai ejais tā. Paldies. Gan diezgan. Lai kopā. Ir blogējis. Kā atbrauc no Kauguriem? Man teleports. Nepārkāpts. Nepārkāpsies notīkumu. Nē, kājām nevar pārkāpt. Tas es nezinu, kurš uzvarēja pirmajā konkursā. Skaties manu vispār. Skatījos. Nu, tur bija konkurss. Jā. Kas uzvarēja, nezinu? Kaut kāds nolnējums uzvarēja. Jā. Es parādīju cilvēkiem. Lai redz, kas nemāno. Samičers un blogers Latviju. Jurijs Žigājos, Īrijas Krekls. Klausies Jurmulā ļoti labi. Kā mums vēl nav Liepājas treneris atpakaļ? Nezinu, tur 3-2 es tikai Jā, tagad redzēju. Bugars iesat. Čempionāts, valsts virslīga. Tiešām virslīga bija kas pa kārtu. Daugavpils Liepājā vinnēja, RFS Rīga, kā jau derbijs. Ļoti interesanti bija un esmu priecīgs, ka kļūdījos savā prognozē. Domāju, ka būs kārtējie 0-0, bet Malači bija rezultīvs un diezgan atklāts, teikt, priekš derbija futbols. Kas vēl, tad ļoti interesanta cīņa Kauguros notika, kur tikās 2 komandas, kuras nāca šai kārtē pavisam dažādos stāvokļos, gan garas stāvoklis dažāds bija, jo Valmiera bija vinnējusi Liepāja mājās un viņiem emocijas tās bija it kā pozitīvas. Spartaks savukārt Spartaks zaudēja Metei un viņiem citas emocijas, un tad bija jāskatās, kuras emocijas būs šajā dienā, šajā spēlē stiprākas. Spēle principā bija līdzīga un 3 punktus atnes Spartakam galvenokārt tas, ka viņi vinnēja
cīņā. Instat rāda, ka 60–40%, ka divcīņās spartakieši bija veiksmīgāki. Un virslīga mums ir tāda, ka, nu, ja tu nevinē divcīņās, tad tu diez vai vinnēsi spēlē, jo ir sarežģīti, kā jau teicu iepriekš, ir sarežģīti mums līga, un kad tev nav spēka, es domāju, ka tur arī varēja būt Valmierai problēmas, jo 9 dienās 3 spēles ir nospēlētas, ļoti daudz emociju bija iztērēts, tā kā es domāju, ka diezgan sagaidām tas beigās arī sanāca 2-0 Spartakam, un pa goliem, nu, fantastiski 2 goli Vukumaničam, un pirms spēles runājot dažiem Spartak spēlētājiem, viņi teica, nu, nevar pazīt viņu, jo Turcijā, kad viņiem bija nometne, viņš pavisam citādāk, un lielie ļoti, un nu, šajā spēlē viņš parādīja, ka klase viņam ir. Uzreiz pēc Kauguriem devos uz Jelgavu. Meta bija atbraukusi pie Jelgavas, un, kā teica Ainārs Tamesārs, tas ir derbijs. Interesants derbijs, nezinu, kāpēc viņi to sauc par derbiju, bet, nu, okei. Un tad, nu, ko, Meta bija labāka, Meta bija ātrāk, kustīgāka, Jelgava arī ir problēmas ar sastāvu, Lazdiņš, Purperhārds, Lukava nespēlē, ir problēmas, un, laikam, arī bija Meta pelnījis to uzvaru. Kas pārsteidza tajā spēlē, tas bija tas, ka cik mierīgi Meta, esot vadībā 2-1, novadīja to spēli līdz uzvarai. Tas agrāk nebija viņiem raksturīgi, un man interesanti, vai tas ir viena tāda sagadīšana, vai arī turpmāk, esot vadībā, viņiem veiksies labāk. Jelgavā forši no augšas var redzēt visu, ko dara, un saka treneri. Es paskatījos, paskaties arī jūs. Esmu no tiem kaimiņiem, kuri ir priecīgi, kad kaimiņam nozog govi, bet Liepājai šobrīd ir diezgan lielas problēmas. Un, jā, es saprotu traumas, bet nu, tā nav tā pati situācija, kas Jelgavai ar tādām iespējām, ar mērķi iegūt čempionu titulu. Nu, 2 uzvaras 6 spēlēs ir pamaz. No pozitīvā Liepājai ir Grebis. Cilvēks orķestris vienkārši sakārto komandas visas darīšanas. Starplaikā palai sintētisko zāli, lai ātrāk bumbiņas slīdētu. Nākošā dienā aizbrauc pirmā līgā, pa grobiņu sasit 3 golus. Vienkārši varbūt jāpadomā par atgriešanos, Kristap. Protams, nevar neko nepateikt par BFC novadnieku. Vienkārši ārdās šogad no Kurzemes jau aizveda 4 punktus, 4-1 punktiem, kas varētu to domāt pirms sezonas. Vīķa Moros vienkārši ir krasavčiks, es nezinu, ko viņi tur dara, kā viņi trenējās, bet nu, rezultāti pagaidām pārsteidz ļoti. Patīkami pārsteidz Malači. Un, protams, Vugāra. Nu, es nezinu, ka cilvēks vienkārši atbrauc savu pilsētu, kas var būt labāk. Un paliek derbijs. Derbijs, kā jau es teicu, bija rezultatīvs, un tas vienmēr ir forši, tāpēc, ka jau esam pieraduši pie 0-0, tā kā ceru, ka tas šogad tā arī turpināsies. Protams, spēles galvenais varonis izgāja uz maiņu, Malets iesta 2, bet es gribētu atzīmēt citu spēlētāju. Manuprāt, šogad viņš ir kļuvis par līderi RFS, tas ir Šimkovičs, jo viņš gan iesta, gan atdeva super piespēli. Es uzskatu, tas ir vispār viss kārtas skaistākā epizoda manā uztverē ar ārējo pēdas malu. Vienkārši gājienā Malecam palika tikai trāpīt vārtos. Tā kā šī kārta bija ļoti interesanta, te mūsu varoņi, jūs izvēlaties labāko, Vugārs Askerevs, es domāju, ka ir pelnījis, bet arī citi parādīja iesta galvenokārt, tāpēc arī ir varoņi iesta skaistas golus. Bija interesanti, skatīsimies, jau drīz atkal jauna kārta, atkal jauni interesanti notikumi. Un es centīšos atkal kaut ko atrast interesantu, kaut ko pastāstīt, pafilmēt, tā kā skatāmies virslīgu. Tā ir mūsējā. Rādiet to, ka vēlas gūt otros vārtus, un šeit vēlreiz Malets un vēlreiz ar kāju. Un nav aizmures 3-1, Tomāšs
Валдом Домбровским.